Labdien! Mani sauc Jānis Rīdova un esmu Corvina Real Estate vadītāja. Mūsu uzņēmums nodarbojās ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un investīcijām, un mūsu podkāsts ir par un ap nekustamo īpašumu. Un šodien podkāstu ietvaros es kopā ar kolēģi Ingu Upmali, kura arī strādā nekustamā īpašuma sfērā 20 gadus, mēs esam izlēmuši ierakstīt podkāstu par nekustamā īpašuma tirgus niansēm, bet nevis tieši par Latvijas tirgu, bet par ārvalstu tirgiem. Jo tāpēc, kad strādājot ar pārvaldīšanas jautājumiem, kas sevi ietver arī izīrēšanu, mēs ļoti bieži dzirdam, ka Latvijā īres tirgus ir gan sakārtots, ir cilvēki, kuri saka, ka arī nav sakārtoti, un mēs arī paši esam teikuši, ka tirgus nav līdz galam sakārtots, un tāpēc mēs izlēmām papētīt, kāds tad ir īres tirgus citās valstīs. Un mēs esam apkopojuši informāciju par 4 valstīm, un lai nebūtu tā, ka mēs to informāciju esam iegūši tikai un vienīgi no interneta vietnēm, bet mēs vēl arī esam sazinājušies ar mūsu radiem draugiem un arī klientiem, kuri dzīvo konkrētajās valstīs, un viņi mums ir apstiprinājuši to informāciju, kur mēs esam saņēmuši, vai arī iedevuši kaut kādu papildus informāciju, kuru mums nebija zināma. Un, šīs dienas ietvaros tad mēs izskatīsim tādas valstis kā Šveice, Spānija un Vācija un Lielbritānija. Jā, tā kā sekojiet, klausieties mūs tālāk. Es ceru, ka jums būs ļoti interesanti. Ķeramies tad klāt valstīm. Mums gan ir špikerīši līdzi, jo pēc 40 gadiem ir jāsaudzē atmiņa. Un tā pirmā valsts mums būs tad, lai iet Lielbritānija, vai ne? Jā, lai iet Lielbritānija, un analizējot šīs 4 izvēlētās valstis, tad mēs pieskārsimies dažiem būtiskākajiem jautājumiem, kā piemēram, kā tiek izvēlēts potenciālais īrnieks, cik lielā apmērā tiek prasīts drošības depozīts, kā notiek dzīvokļu atbrīvošana un vēl šādas tādas nianses. Tā kā es domāju, pēc šiem punktiem plus mīnus mēs izanalizēsim visas 4. Jā. Tātad runājot par Lielbritāniju. Lielbritānijā ir būtisks aspekts tāds, ka tev obligāti ir jābūt, ja vien tu neesi pilsonis, jābūt reģistrētam, tev jābūt uzturēšanās atļaujai, respektīvi. Bez uzturēšanās atļaujas tu legāli nevari noīrēt dzīvokli. Un tas ir ļoti būtiski, jo ja izīrētājs izīrē cilvēkam, kam nav uzturēšanās atļauja, viņš var to saņemt par sodu. Tā kā tas ir pats būtiskākais un primārais, ko ir jāpārbauda izīrētājiem. Tālāk tiek prasītas algas apmērs pēdējo 3 mēnešu apmērā. Respektīvi ir jāpierāda. Ir jāuzrāda savi ienākumi 3 pēdējo algu apmērā. Viņi to sauc par algas lapiņām. Es gan nezinu, kas ir algas lapiņa, bet varbūt kāds mums var izstāstīt. Bet jā, kopumā tas nozīmē tieši to pašu. Jāuzrāda pēdējo 3 mēnešu ienākumi. Tālāk, protams, kā jau jebkuru īres līgumu slēdzot, ir nepieciešams dokuments, jā, un vēlamas ir arī rekomendācijas, bet, cik es saprotu, šobrīd rekomendācijām ir tāds ieteicošs raksturs, bet tās nav obligātas. Bet tām rekomendācijām ir jābūt no tiem pašiem izīrētājiem Lielbritānijā, ja? Vai der arī citu valstu, vai tik sīki tu nezini? Tik sīki es nevarēšu komentēt. Es pieļauju, ka ticamības moments būtu augstāks, ja būtu tiem pašiem. Bet ja cilvēks sāk pirmo reizi īrēt dzīvokli Lielbritānijā, viņam vienkārši tādu rekomendāciju nevar būt. Jā. Tālāk par drošības depozītu. Lielbritānijā šobrīd ar likumu ir noteikts, ka drošības depozītam ir jābūt 1 mēneša īres maksas apmērā. Senāk tas ir bijis augstāks, bet šobrīd, tas ir 1 mēnesis. Un interesants fakts ir tāds, ka šis drošības depozīts netiek iemaksāts izīrētājiem un turēts viņa bankas kontā, bet iemaksāts speciālā fondā, kur tas glabājas visu īres periodu. Un īres attiecībām beidzoties, tas tiek vai nu atmaksāts, vai no tā tiek ieturēti kaut kādi izdevumi, dzīvokļa tīrīšanas izdevumi vai kā citi. Bet par to es mazliet vēlāk pieskāršos šim jautājumam.
Tātad par termiņu, uz kādu tiek izīrēts dzīvoklis. Visbiežāk īres līgumi tiek slēgti uz 1 gadu. Un pārtraukt īres līgumu kopumā izīrētājs var tādos gadījumos, ja īrnieks nopietni pārkāpj īres līguma noteikumus, respektīvi nemaksā vai kā citādi bojā īpašumu, bet īrnieks gan var pārtraukt līgumu apmēram 3 mēnešus iepriekš brīdinot. Jā. Tā kā, Tad sanāk, ka tie īrnieki ir diezgan tādi aizsargāti, nebūs tā, ka viņi tiks izmesti ārā no īpašuma. Īrnieki ir īstenībā aizsargātā pozīcijā. Principā abās valstīs, par kurām es ievācu informāciju, likums ir īrnieku pusē. Principā tāpat kā Latvijā. Jā. Lūk, bet kopumā šie līgumi, viņi skaitās tādi kā, es neteiktu nelaužami, bet ir tā, ka var paredzēt līgumā tā kā break clause, tā kā līguma laušanas punktu, bet tāda līguma parasti netiek bieži slēgta. Bieži pat netiek paredzēts tāds variants, ka līgums tiek lausts. Bet pats īrnieks gan, jā, viņš var laust, jā, arī līguma tādos apstākļos, jā, ir sadzīvē nepiemēroti apstākļi. Teiksim, dzīvoklī parādās grauzēji, kukaiņi, un dzīvoklis ir varbūt kaut kādi antisanitāri apstākļi, viņam ir tiesības laust līgumu. Tas patiesībā ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka īrnieks var būt drošs par to īres termiņu, kur viņš nosedz, izņemot tos gadījumus, kad ir, nezinu, kā tu minēji, jau tur grauzēji pelējums. Viņi nav nelaužami tādi, ka tu noslēdz uz gadu, un viņš, ja viņš izvāc ātrāk, viņam ir tiesības. Tev apciemoja. Ko grauzējs? Tātad, pa blaktīm runāju. Labi. Vēl viens svarīgs aspekts, ar ko mēs Latvijā saskaramies, izīrējot dzīvokļus, ir mājdzīvnieki. Lielākoties izīrētāji, diemžēl, ir pret mājdzīvniekiem. Tas ir saistīts ar to, ka bieži vien izīrētāji ir ļoti bezatbildīgi, viņi nav gatavi īrnieki nav gatavi nest atbildību par savu mājdzīvnieku radītajiem zaudējumiem, un līdz ar to tā situācija ir tāda, ka, protams, ka ar likumu nedrīkst aizliegt izīrēt, bet ļoti daudz tomēr atsakās dēļ šīs nianses. Jā, interesants fakts tāds, ka līdz 2021. gadam vairums izīrētāju neļāva īrniekam turēt mājdzīvnieku, bet šis likums ir, pat ne likums, varbūt tāds arī rekomendējošs ieteikums, ir mainījies. Un izīrētājam principā izīrētājs nevar aizliegt īrniekam turēt kādu no mazajiem mājdzīvniekiem, bet jebkurā gadījumā tam ir jābūt atrunātam un fiksētam īres līgumā. Tā kā, un kas attiecas uz kaut kādiem zaudējumiem, tad tikai tāpēc, ka īrniekam ir mājdzīvnieks, izīrētājs nevar paaugstināt drošības depozītu. Tas sanāk tāds nedaudz negodīgi tāda attieksme pret izīrētāju, jo jāaiziet īrnieks prom un nevēlās sekt šo zaudējumus. Bieži vien tā viena īres maksa depozītā izskatā viņa neatrisina visus tos jautājumus. Diemžēl neatrisina, bet ir variants, kā iziet no šīs situācijas. Var nedaudz paaugstināt īres maksu uz šī rēķina, bet drošības depozītu nedrīkst paaugstināt. Tas ir interesants tāds moments, jā. Lūk, un tad par atbrīvošanas kārtību. Tad, kad īres līgums beidzās, līdzīgi kā pie mums Latvijā, īrnieks ar izīrētāju apsako dzīvokli, novērtē zaudējumus, ja tādi ir, novērtē to, vai dzīvoklis ir iztīrīts vai nav iztīrīts, un tad vienojās, vai ietur kādu daļu no depozīta, vai neietur. Un par to faktu, vai tas tiek ieturēts vai ne, ir jāpaziņo šim fondam, kur glabājās depozīts. Protams, abām pusēm ir jāpiekrīt, un tad šī daļiņa tiek atskaitīta. Bet ir svarīgi arī, ka visi uzlabojumi un arī tīrīšanas izdevumi, ko izīrētājs vēlāk ir veicis, vajadzētu pierādīt ar čekiem. Un tas nav tā vienkārši, ka es pasaku, es iztīru. Es izlēmu, ka tas darbs varētu maksāt 500 eiro, tāpēc ieturēsim 500, vai ne? Tieši tā. Un attiecīgi, tad, kad izīrētājs paziņo fondam, ka viss ir kārtībā, depozītu variet atmaksāt, tas apmēram 10 dienu laikā īrniekam tiek atskaitīts atpakaļ.
Nu, principā pēc tavu stāstītā ir tie noteikumi diezgan līdzīgi, kādi ir Latvijā. Cik viņi reāli strādā tirgu realitātē, to tā grūti varbūt ir saprast, tāpēc, kad mēs jau tikai esam ievākuši informāciju un apzinājuši tās personas, kas tur dzīvo, bet Latvijā ir kaut kas līdzīgs, bet strādā jau viss netik glūdi, kā mums gribētos. Mums jau arī tāpat ir tie paši depozīti, nosacījumi, bet īrnieki bieži vien uzskata, ka tie ir tikai tādi burti uz papīra un viņam nav nekāds likumisks spēks. Kas attiecas vēl uz bojājumiem, ir tā, ka īrnieks var veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, un līdz ar to tad no šīs apdrošināšanas viņš var sekt, pieņemsim, ja viņa suņuks saskrāpē, piemēram, ārdurvis vai kaut kādi būtiski bojājumi, ko noteikti neseks depozīts. Protams, jāatceras, ka Lielbritānijā īres maksas ir augstākas un arī depozīta apmērs būs augstāk, bet tāpat durvju cenas droši vien arī attiecīgi būs augstākas, ja tā skatāmies. Runājot par parādniekiem, kas ir tāds aktuāls jautājums arī pie mums Latvijā. Diemžēl Lielbritānijā ar parādniekiem ir grūti cīnīties. Ja ir vairāk kā 2 mēnešu īres maksas kavējums, izīrētājs sūta brīdinājumu, paziņojumu, un tad jau pēc tam viņš var vērsties tiesā, bet šis process ir apmēram līdz pat 6 mēnešiem, reizēm pat ilgāk aizņem laiku, kura laikā arī visdrīzāk izīrētājs nesaņem īres maksu un arī komunālo maksājumu parāds krājās. Un turklāt šis izlikšanas process ir diezgan dārgs, aptuveni 5,000–6,000 mārciņu. Tā kā, un iespaidīgi. Tas ir iespaidīgi, tā kā, diemžēl. Runājot vēl par dažādiem maksājumiem, ar ko īrniekam jārēķinās. Protams, tie ir komunālie maksājumi, bet interesants fakts ir tāds, ka īrnieks nemaksā apsaimniekošanas izdevumus. Tas ir tā kā iekļauts īres maksā jau Nē, tas nav iekļauts īres maksā, vienkārši viņiem ir mazliet savādāk tā nodeva. Viņiem ir tas saucamais municipālais nodoklis, jeb council tax, ko viņi maksā apmēram 150 mārciņas mēnesī. Tas sevi iekļauj atkritumu izvešanu, un tas sevi iekļauj teritorijas, kur viņš dzīvo, uzkopšanu, bērnu laukumu. Respektīvi tāds, lai būtu labi iekārtota, sakārtota vide. Tad viens konkrēts fiksēts maksājums tad sanāk. Tas ir fiksēts, bet respektīvi, tas ir atkarīgs no taviem ienākumiem. Tas nav tā, ka visiem ir 150 mārciņas mēnesī. Tas ir interesanti. Tas ir atkarībā, kāds ir tavs ienākuma līmenis, no tā tiek aprēķināts, bet tas ir aptuvenis. Jo lielāki ienākumi, jo lielāka tā taksija. No šī nodokļa var būt atbrīvoti studenti vai maznodrošinātie, bet kopumā visi, kas strādā un maksā nodokļus, visiem ir jāmaksā šis nodoklis. Un, respektīvi, pārējie maksājumi jau ir kā jau par ūdeni, gāzi, elektrību, tas ir kā visur citur, izņemot to apsaimniekošanas maksu. Kopumā un īsumā par Lielbritāniju man tas arī būtu viss. Tad mēs, varam pievērsties Šveicei? Jā, Šveice patiesībā ir diezgan arī tāda interesanta valsts, jo, kā jau mēs visi zinām, Šveice ir viena no tādām turīgākām valstīm vispār Eiropas Savienībā, un līdz ar to tur ir arī tās algas vienas no visaugstākajām, un arī visi tie likumi un noteikumi ir ļoti stingri, un tāpēc tie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi ir ārkārtīgi tādi likuma pakalausīgi, jo tiklīdz nedod Dievs, tu pārkāpsi likumu vai kādu noteikumu, saņemsi tādu sodu, ka otrais tu negribēsi to kļūdu vairs atkārtot. Un, ja mēs runājam, pieņemsim par īres tirgu, tad īres tirgu tur viss ir diezgan strikti atrunāts, lai izīrētu, nav svarīgi, dzīvokli vai māju. Principā tev ir jāpierāda gan savi ienākumi, un, kas ir svarīgi, īres maksas apjoms nedrīkst pārsniegt 30% no algas apmēra mēnesī. Respektīvi, ja cilvēks, pieņemsim, nopelna 10 000, kas tur ir pa naudas vienībām Šveices frankiem, tad 30% ir tava īres maksas nedrīkst pārsniegt 3000 Šveices franku mēnesī.
Tāpat obligāti ir jābūt arī rekomendācijām no iepriekšējiem izīrētājiem, un viņi šie te iznomātāji, izīrētāji var arī pilnīgi mierīgi piezvanīt pēc norādītajiem kontaktiem. Bieži vien pieprasa arī uzrādīt darba vietu un darba vietas kontaktus. Un, ja pieņemsim, tu esi pirmreizējais īrnieks, kā iebraucējs Šveicē, tad patiesībā tur ir ļoti grūti tikt pie dzīvesvietas, jo tiek bieži vien pieprasīta izziņa no policijas, un ne tikai no Šveices policijas, bet no tās valsts, kurā tu esi mitinājies vairākus gadus pirms tam. Tāpat ir arī nepieciešama izziņa par sodāmību un attiecībā uz izīrēšanu un īrniekiem ir viens tāds ļoti liels pluss, ka atļautā ir īre sākot no 16 gada vecuma. Tā kā, jā, ļoti bieži tas nozīmē, ka vecāki ļauj pieaugt saviem bērniem daudz ātrāk nekā pie mums, pieņemsim, Latvijā, kad līdz 18 gadiem tev ir jāuzturās vecāku paspārnē, tad tur šie te jaunieši bieži vien kopā ar citiem draugiem apvienojās, un tad viņi īrē kopīgi dzīvokli. Protams, kad bieži vien vecāki tur iet kā garants, bet tas nemaina faktu, ka tas patstāvīgums jau iestājās no 16 gadu vecumā. Jā, par pašu īres līgumu un tām īres attiecībām. Depozītu var iekasēt no 1 līdz 3 īres maksu apmērā. Un arī drīkst iztērēt tikai tajos gadījumos, ja ir kaut kādi komunālo pakalpojumu maksājumu parādi, vai arī īres tiek sāktas kavētas, vai arī radīt kaut kādi finansiāli zaudējumi. Un tāpatās arī papildus īres maksai tiek maksāts par elektrību un ūdeni. Obligāts nosacījums ir, ka ir jābūt apdrošināšanai, kas sedz zaudējums, ja, pieņemsim, īrnieks rada kaut kādu zaudējumus kaimiņiem. Nu, es tā saprotu, ka tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā mums cilvēciskā apdrošināšana. Un tā apdrošināšana patiesībā tur nemaz nav lēta, un viņi ir apmēram no kaut kādiem 250 Šveices frankiem gadā uz ģimeni. Tā kā mums, pieņemsim, Latvijā cilvēciskā apdrošināšana maksā tur, es nezinu, 20-30 eiro, tad tur tomēr ir 250 franki. Nu, plus mīnus tas ir apmēram tie paši eiro, jo viens franks ir diezgan tuvu 1 eiro. Jā, nu, kā jau standartā dzīvoklis tiek nodots un pieņemts ar pieņemšanas nodošanas aktu, uzskaitot katru defektu. Un, kas man visvairāk visā tajā pasākumā patika, kad nododot dzīvokli, obligāti ir jāveic dzīvokļa uzkopšana, un to uzkopšanu nevari tu pats veikt. Tur ir ļoti daudz kompānijas, kas nodrošina šo servisu. Un tas servis ir patiesībā diezgan dārgs. Es teiktu, ka tāds standartā 3-4 dzīvoklis var izmaksāt 1500 līdz pat 2000 Šveices franku. Un šis pakalpojums pie nodošanas tiek izmantots pat arī tajos gadījumos, ja īrnieks ir dzīvojis vairākus gadus un īpašnieks ir izlēmis pēc dzīvokļa atbrīvošanas veikt kosmētisko remontu vai kapitālo remontu. Vienalga tas pakalpojums tiek izmantots un ir jānodod tīrs, uzpudrināts dzīvoklis. Un, jā, tad līgumu pārtraukt pirms termiņā ir patiesībā ļoti grūti. Var nākties nomaksāt par pilnīgi visu īres līgumu termiņu, gan īres maksas, gan arī tos papildus maksājumus, kurus paredz īres līgums. Tā kā Šveicē ir tā, ka ir jābūt ļoti atbildīgam, ņemot un noslēdzot īres līgumu. Un papildus no saviem izdevumiem tai īres maksai ir jāsedz parasti kaut kādi arī izdevumi uz savu rēķina līdz plus mīnus 200 frankiem, kas gulstās uz īrnieku, ja ir, pieņemsim, es nezinu, salūzis
nezinu. Tad sanāk, ka tu esi dzīvnieks. Īrnieks nosedz to zaudējumus, kas ir radušies dzīvoklī, bet tas parasti tiek atrunāts līgumā. Nu, pieņemsim, sanmezglā kaut kas ir salūzis vai veļas mašīna nedarbojās. Par veļas mašīnām patiesībā ir atsevišķs stāsts. Un, tad ir principā papildus izdevumu uz īrnieku. Un, kas ir arī vēl tā ļoti ievērības, tāds cienīgs nevis notikums, bet tāds moments tieši Šveicē, ka ļoti bieži dzīvokļi vispār tiek nodot bez jebkādām mēbelēm, aizskariem, ļoti labā stāvoklī, un īrnieks pats pilnīgi visu iegādājās. Gan gultas, gan mēbeles, bieži vien arī to pašu virtuves iekārtu, un līdz ar to, teiksim tā, izīrētājiem tie riski ir daudz mazāk, tāpēc, kad nav tāds mēbeļu bojāšanas fakts, nolietojums, jā, un tiek nodots labā stāvoklī dzīvoklis, un tādā pašā viņi arī pieprasa tā kā atpakaļ. Un, jā, attiecībā uz īri, es pat teiktu, ka nav svarīgi, vai tu tur īrē, vai tas ir tavs pats dzīvoklis. Tev ir jāievēro strikt visi noteikumi, kas ir noteikti valstī. Tu nedrīkst traucēt kaimiņiem, nedrīkst pēc pulkstens, es neatceros 10 vai 11 vakarā, nedrīkst trokšņot, šķaudīt. Jā. Man pat arī cilvēks, kur dzīvoja Šveicē, tā arī teica, ka pēc pulkstens, manuprāt, ka 11 nedrīkst pat iet uz labierīcībām, tur gandrīz vai nokārtoties, jo nolaist ūdenī tās ir skaņas un kaimiņš var būt neapmierināts. Un, jā, tāpēc arī pieņemsim, veļas mašīnas netiek ieliktas dzīvokļos, jo tur ir viss tās vibrācijas, skaņas, un tas var traucēt kaimiņiem. Un, tāpēc ļoti bieži daudz dzīvokļu ēkās lejā pagrabā ir telpa, kur ir veļas mašīnas, un katram dzīvoklim ir noteikts laika periods, kad tu vari iet un mazgāt savas drēbes. Ja tev tas periods iekrīt darba laikā, nu tad pats esi vainīgs, palaidi garām. Jā. Un tas arī vēl ir maksas pakalpojums, tev ir jābūt kartiņai, kur pilnīgi viss fiksējās. Tā kā, ja kāds saka, ka Latvijā viss ir slikti, aizbrauciet gadu padzīvojot Šveicē, jūs teiksiet, ka Latvijā te viss ir vēl tādā kā šokolādē. Tā kā, jā, tās veļas mašīnas tiek paredzētas tikai pēdējā laikā kaut kādos jaunajos projektos, kur ir ļoti labā skaņas izolācija, bet tas arī ir tāds ļoti liels retums, bet jā, ar to ir jārēķinās. Tā kā, es domāju, tas arī tā patiesībā īsumā ir arī viss, un tās galvenās nianses ir izrunāts. Tā kā, es domāju, tu vari ķerties nākamajam, vai ne? Vācijā ir šādas tādas līdzīgas nianses kā Šveicē, jo tomēr ir kaimiņu valsts, un varbūt arī tā mentalitāte ļoti līdzīga, bet tātad, jā, par īrnieku, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš varētu noslēgt īres līgumu. Tātad pirmām kārtām darba līgums. Mēs, protams, vairāk runājam par iebraucējiem, bet es pieļauju, ka arī vietējiem arī līdzīgi. Darba līgums ir ļoti svarīgs, deklarētās dzīves vietas adrese ļoti svarīga. Es nezinu, kā ir gadījumos, ja cilvēks ir pirmoreiz iebraucis Vācijā, viņam ir darba līgums, bet dzīves vieta tā viņam būs pirmā Vācijā. Iespējams, tad te varētu būt kāda atkāpe. Obligāti atvērts bankas konts kādā no Vācijas bankām. Obligāti. Nav konta, nav dzīvokļa. Nav konta, nav dzīvokļa, jā. Tātad arī izīrētājs var prasīt, uzrādīt trīs pēdējo mēnešu algas apmēru par rekomendācijām arī. Tas var būt, tas var nebūt. Tas, protams, ir pozitīvi, ja tādas ir. Tad runāju par depozītu. Jā, tas tiek prasīts 3 mēnešu īres maksas apmērā. Un tātad šis depozīts tiek ieskaitīts izīrētāja atsevišķā kontā, nevis ko viņš lieto saviem norēķiniem, bet speciāli izveidotā kontā. Turklāt tas tiek uzlikt uz procentiem. Un pēc tam īrniekam atgriezts ar procentiem? Ar jau jā. Šo vajag ieviest Latvijā. Tas tā, likās.
cerams, ka neizskaršu vāciski. Bet, tā naudiņa pelna kaut ko, viņa vienkārši nestāv kontā un negaida. Nav iesaldēta līdz kamēr inflācija viņa ir noēdusi, vai ne? Tālāk arī par līguma termiņiem. Principā viņiem šie līgumi arī skaitās beztermiņa, lai cik tas varbūt mums biedējoši Latvijā neizklausītos beztermiņa līgums. Jā, viņi skaitās beztermiņa un ļoti retos gadījumos viņi slēdz uz terminētos līgumus. Es atvainojos, tad sanāk, vienkārši noslēdz līgumu, un tu vari dzīvot gan 10, gan 20 gadus? Principā jā. Izīrētājiem diezgan nopietni jāpamato, kāpēc viņam ir vajadzīgi atpakaļ šis dzīvoklis vai māja. Visbiežāk, ja viņš pats tur vēlas dzīvot, iespējams, viņš grib pārdot, viņam noteikti ir tiesības pārdot savu īpašumu, vai arī patiešām, īrnieks pārkāpj īres līguma noteikumus. Bet kopumā bet īrnieks gan 3 mēnešus iepriekš brīdinot var pārtraukt šo līgumu. Viņš nav gluži pieķēdēts uz vairākiem gadiem. Nav tā kā iegāja vienistabas dzīvoklī, voti dzīvo visu mūžu vienistabas, vai ne? Jā. Par mājdzīvniekiem runājot, mājdzīvnieki ir atļauti, bet to noteikti arī vajadzētu saskaņot ar izīrētā, un arī iet runa par mazajiem mājdzīvniekiem. Mazie ir skaitās arī suņi. Kas ir lielie viņiem, es nezinu. Par dzīvokļu nodošanu, tātad izvācoties. Tas tiek arī pārbaudīts, tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts, kas ir interesanti. Es nevaru apgalvot, ka tas ir visā Vācijā, bet kopumā ir tā, ka īrnieks ienāk pilnīgi tukšā īpašumā ar nokrāsotām baltām sienām, kur pat ir speciāli noteikts kods, kāda krāsa tev ir jāizvēlās. Un dzīvokli atstāt tieši ar tādu pašu pārkrāsotām, ideāli baltām sienām, iztīrītu. Runājot par virtuvēm, ir tā, ka tīri teorētiski, ja tev viņu nevajag, un ja nākamajam īrniekam, ja ir zināms, varbūt nākamais īrnieks, ja viņš saka, man der tā virtuve, es no tevis atpirkšu, tad tas ir tā kā īrnieku starpā notiek, Tas ir tāds īrnieku starpā, bet principā tu saņēmi tukšu, un tu nodevi tukšu. Un ja pieņēma rozā krāsā, tad jānodod rozā krāsā, Rozā tur rozā nebūs, būs tikai balts, Par nemaksātājiem runājot. Arī, ja parāds ir vismaz 2 mēnešu apmērā, var vērsties parādu piedziņas ceļu. Arī šajā gadījumā tas ir ļoti lēns un ilgstošs process. Ja par Lielbritānijas runāju, tur gāja runa par kādiem 6 mēnešiem, tad te var pat sasniegt arī vairākus gadus. Diemžēl, detalizētāk es nemācēšu izstāstīt, bet, Mēs pārcelsimies kādreiz uz Vāciju uz gadu. Tad mēs pastāstīsim detalizētāk, Runājot par maksājumiem papildus, ir tā, ka īrnieks apmaksā visus pakalpojumus, ko viņš lieto. Te vēl tāds interesants ir arī saucamais miskastes nodoklis, kas arī viņiem ir apmēram 180 gadā. Kas ir interesanti, kurus es neesmu iepriekš dzirdējis, ir radio nodoklis. Tas ir kaut kas jauns, nebija dzirdējusi. Kā var pārbaudīt? Tu klausies radio vai neklausies? Tur arī var neklausīties, tev vienkārši radio nodoklis. Jāmaksā nodoklis. Ir kaut kādi svarīgi valstiski paziņojumi, kur varbūt tiek translēti radio. Bet interesants aspekts, ko vajadzētu papētīt dziļāk, es diemžēl nepapētīju, bet tas radio nodoklis. Tas ir kaut kas tāds nedzirdēts. Par nodokļiem. Nodokļus sedz izīrētājs, nevis īrnieks, arī par apdrošināšanu. Īrniekam, protams, ir ieteikti arī veikt kādu cilvēciskās atbildības apdrošināšanu, lai vienkārši arī pasargātu sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem. Un vēl ir kāds moments, tāds, ka elektrību īrnieks slēdz uz sava vārda, un ar šo elektrību viņš var iet no viena mājokļa uz otru, respektīvi viņš savu līgumu viņš tā kā ir tāds klaiņojošs līgums. Un vēl ir interesants fakts tāds, ka bieži tiek maksāts tāds izlīdzinātais maksājums, piemēram, par apkuru un ūdeni, un ja tu, pieņemsim, pēc gada pārvācies uz citu dzīves vietu, tev pēc gada arī var atnākt vēl pārrēķins par iepriekšējo dzīves vietu, par pārtērētu ūdeni, pārtērēto apkuru. Ar to vienmēr ir jārēķinās, ka vēl kaut kādas astes var saglabāties no iepriekšējām saistībām. Latvijā ir tā, ka, ja tu atbrīvoji dzīvokli un tev pēc mēneša vai 2 tev paziņo, ka ir
atnācis pārreikins un ir jāpiemaksā kaut kāda X summa, tad tā ir vesela drāma un gandrīz vai caur tiesu jāiet ir kārtot šīs saistības, vai ne? Jā. Ir vēl daži interesanti aspekti. Es pieļauju, ka tas arī neatiecās uz visu Vāciju, bet īres līgumā var tik atrunāt, piemēram, nosacījums vedināt telpas, piemēram, 30 minūtes dienā. Arī, ja mēs runājam līdzīgi kā Šveicē par veļas mazgāšanu, tur bieži vien arī ir aizliegums veļu mazgāt dzīvokļi un veļu žāvē, tikai lai neveidotos pelējums, īpaši kaut kādos mitrākos reģionos, kur tā ir problēma. Līdz ar to arī veļa tiek mazgāta tā kā atsevišķās telpās vai arī kaut kā mums Latvijā laundromāti pieļauju, ka ir. Nu, tas būtu arī viss par Vāciju. Jā, viss ir diezgan tā ļoti saprotami. Nu jā, tad ķersimies klāt Spānijai, un Spānija mums ir tāda ļoti karsta valsts, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un Spānijas tirgus ir patiesībā ļoti interesants un ļoti sarežģīts, un tas ir saistīts arī ar to, ka tā Spānija pati ir ļoti liela, un pēdējos gados arvien vairāk iebrauc Spānijā dažādi turisti un iebraucējiem. Tāpat arī daudziem ārzemniekiem liekas, ka Spānija ir nedārgs galpunkts, kur var pavadīt ziemas periodā laiku, maksājot daudz zemāku īres maksu nekā viņu valstī. Tāpēc tur tas pieplūdums ir ļoti liels, un līdz ar to tas tirgus paliek arvien tāds sarežģītāks. Šī iemesla dēļ tās cenas arī dažādos reģionos ir pieaugušas tik ārkārtīgi jau augstas, ka ir ieviests pavisam pat arī nesen likums, kurš nosaka, ka ir pēc speciāla koeficienta jāprēķina īres maksa, lai tās cenas tiktu ierobežotas. Protams, ka tas nenozīmē, ka visi šo likumu ievēro, tiek ļoti daudz kas darīts, lai šo likumu apietu, bet tajā pašā laikā soda nauda par šī likuma pārkāpšanu. Ja tu izīrēsi daudz dārgāk nekā šajā reģionā ir noteikts par kvadrātmetru, tad soda nauda var sasniegt līdz pat, klausieties uzmanīgi, 900 000 eiro. Ja? Vēlreiz atkārtojas. 900 000 eiro. Man būtu ļoti interesanti dzirdēt, vai kāds ir šādu sodu saņēmis, jā, bet manuprāt, ka cipars ir ļoti iespaidīgs. Tātad, lai izīrētu Spānijā dzīvokli, protams, tev ir jāiziet ārkārtīgi liels kastings. Ārzemniekiem bieži vien tā kā nevēlās izīrēt. Vietējie vairāk uzticās saviem pašu cilvēkiem. Un tāpēc ārzemnieki, ja vēlās īrēt, viņiem ir jāiesniedz gan arī pierādījumi par ienākumiem, var arī likt pieprasīt uzrādīt darba līgumu, depozīts vismaz 2 mēnešu apmērā, un arī tā maksāšanas kārtība bieži vien līgumā ar maziņiem burtiņiem tiek atrunāts, ka ir jāmaksā, pieņemsim, par visu gadu uzreiz. Un tāpēc tie cilvēki, kur tā virspusēji pāriet pār līgumam, pēc tam ir ļoti vīlušies, jo viņi ir pieraduši, ka maksā mēnesi uz priekšu, bet tur ar mazajiem burtiem bija rakstīts, ka ir jāmaksā vienreiz gadā. Tā kā sekojiet līdzi līgumiem, ja jūs izdomājat uz turieni pārcelties. Jā, tāpatās arī dzīvokļi bieži vien tiek izīrēti bez jebkādām mēbelēm, iekārtām, arī bez pat gaismas ķermeņiem. Un tas ir saistīts ar to, ka vietējie parasti, ja kaut ko īrē, viņi dzīvo ilgtermiņā vienā dzīvesvietā un viņi vēlās izveidot to savu dizainu un iekārtojumu, tāpēc viņi paši pa saviem līdzekļiem to dara. Apmēbelēti īpašumi pārsvarā tiek studentiem vai turistiem, vai arī tie var būt kaut kādi ļoti dārgi īpašumi, lai varētu saņemt maksimāli augstu īres maksu. Jā, tad vēl ir Spānijā viena ārkārtīgi liela problēma. Par to gan jau ļoti daudzi arī blogeri un dažādi kanāli jau par to runā arvien skaļāk un vairāk, ka tur viena no lielākām problēmām ir okupasi. Jeb viņam ir arī otrs vārds skvoteri. Jā. Un tā ir milzonīga problēma, jo viņu paliek arvien vairāk. Un, ja kāds nezina, kas ir skvoteris, tad skvoteris tā ir persona, kura pretlikumīgi iet
pareizāk sakot, ielaužās tavā nekustamajā īpašumā un paziņo, ka es te tagad dzīvošu. Un nemaksā ne īres maksu, ne komunālos pakalpojumus, viņi vienkārši tur uzturās un dzīvo. Ir vēl arī otrā skvoteru grupa, kura ir sākotnēji, kā normāli īrnieki noslēdz līgumu, sāk maksāt īres maksu, un tad kaut kādā x mēnesī viņi pārstāja to darīt un izsēdināt viņus ārā no dzīvokļa vai no mājas praktiski nav iespējams, jo likums ir viņu pusē. Un no kurienes vispār tie skvoteri ir radušies? 2008. gadā bija globālā ekonomiskā krīze, kas bija ne tikai Spānijā, bet principā var teikt, viņi bija tādā pasaules mērogā. Tiem, kuriem ir 40 plus, es domāju, viņi arī atcerās, ka Latvija saskārās ar ļoti dziļu ekonomisko krīzi 2008.–2009. gadā. Tieši tas pats bija arī Spānijā. Un šajā laika periodā ļoti daudziem spāņiem nebija vairs darba vietas, viņiem vairs nebija ienākumi, un līdz ar to viņi nespēja vairs nomaksāt savus tekošos maksājumus, kas attiecās uz dzīvesvietu. Un tāpēc Spānijā tika pieņemts likums, kurš aizstāv šos te īrniekus. Nu, ja tu tur dzīvo, tad tu drīkst dzīvot arī nemaksājot ne īri, ne komunālos. Jo tika uzskatīts, ka cilvēks parasti izīrē ne jau savu pirmo un vienīgo īpašumu, ka tas ir kaut kāds otrais, trešais, līdz ar to tā bēda ir jādala uz visiem un līdz ar to jāļauj dzīvot ir bez maksas. Un tā problēma jau ir izplatījusies tik ārkārtīgi traki un tālu, ka ir pat tajā pašā, pieņemsim, Barcelonā, kaut kādā, pieņemsim, vienā konkrētā rajonā, es, diemžēl, neatceros nosaukumu, kur skvoteri ir apmēram 30%. Nu, tas ir ļoti daudz, jeb tās bija apmēram kaut kāda 10 000 vienības no dzīvokļu skaita. Un kaut arī rajons patiesībā ir diezgan tāds prestižs un tur ir ļoti dārgs īpašums. Tas nenozīmē, ka skvoteru tur nebūs un viņi neizmantos tās savas tiesības. Un līdz ar to arī nevis Francijā, bet Spānijā ir parādījušies jau diezgan sen arī dažādi uzņēmumi, kuri nodarbojās ar šo skvoteru izmitināšanu no dzīvokļa, bet tur arī ir tik ļoti jāpārzina visi tie noteikumi, lai tiktu no viņiem vaļā, jo, ja pieņemsim, pats īpašnieks ies un risinās ar šiem te skvoteriem vai okupasiem jautājums un nedod Dievs, tur būs tādos paaugstinātos toņos vai kaut kāds drauds tiks izteikts, tad tie paši skvoteri vai okupas aizies un vēl uzrakstīs iesniegumu pret tevi kā īpašnieku, tāpēc, ka tu esi draudējis, ja, un tad problēmas būs vēl vairāk. Un, jā, tas, protams, ir maksas pakalpojums, tas ir diezgan dārgi, tas ir savā ziņā nelikumīgi, bet pie šīm kompānijām pat griežās arī tie paši policijas darbinieki, lūdzot palīdzību, lai viņu ģimenes locekļiem vai viņiem pašiem tiek palīdzēts ar dzīvokļu atbrīvošanu. Un tie okupas var arī pilnīgi mierīgi sākt aizņemt tavu personisko dzīvesvietu, kas ir, pieņemsim, villa vai ļoti liela māja. Nu, jo viņi ir arī gājuši tālāk, un viņi jau pat viesnīcas okupē, teiksim tā, un saka, ka šī būs tagad mūsu dzīvesvieta. Tā kā internets ir pilns par šo tēmu, kam ir interese, var paskatīties. Un, jā, protams, ka šogad ir pieņemts likums par to, ir panākts, ka šos okupasus var izsēdināt caur tiesas daudz īsākā laika termiņā nekā tas bija līdz šim. It kā sola, ka tā izskatīšana būs no 3 līdz kaut kādiem 6 mēnešiem, bet kā tas realitātē darbojās, to mēs redzēsim tikai pēc kāda laika, jo tas likums ir diezgan jauns. Un, jā, okupasiem vēl ir arī tāda nianse, ka, nevis nianse, bet tas mērķis okupēt tavu īpašumu ar mērķi izspiest patiesībā no tevis naudu. Ja tev ir, pieņemsim, īpašums un es ieeju tavā īpašumā, lai tu tiktu no manis vaļā, es saku, samaksā man x summu, tad es arī atbrīvošu. Un parasti tās summas ir diezgan lielas. Ja tu man nemaksāsi, tad visticamāk es tavu īpašumu izdemolēšu. Un Raķetieri.
Tas ir, jā, bet redz, viņi to tā nenosauc, jo tāpēc, ka tas ir likums, kas aizstāv tā kā īrniekus. Kaut arī, izīrētājs šajā ziņā vispār nav aizsargāts. Un it kā Spānijā, ja tas ir tavs vienīgais īpašums un tu tur pats dzīvo, tad, protams, ka šādas telpas nedrīkst tā kā aizņemt, bet tas nenozīmē, ka, ja tu aiziesi no rīta uz kafejnīcu pēc rīta bulciņas un atnākot atpakaļ. Tev kafiju jau dzer cits. Tāpēc vienmēr pērcu 2 bulciņas. Ir nāksies dalīties. Tieši tā. Tad it kā tajos gadījumos tiesvedības process ir daudz ātrāk, bet pierādīt, ka tavā īpašumā bija vecmāmiņas broša par 500 000, to būs ļoti grūti. Tā kā, ja kāds saka, es atkārtojos vēlreiz, ka Latvijā viss ir slikti, Latvijā viss ir super, vai ne? Tā kā, es domāju, ka tas patiesībā arī ir tā īsumā viss un šo interesanto, ko jau es arī izstāstīju. Tā kā, tev ir kāda piebilde vēl par to visu? Jā, es gribētu tikai piekrist tev, ka situācija nav tik slikta, bet tomēr varētu vēlēties, lai daži jautājumi būtu stingri atrunāti un skaidri, lai abiem īres attiecību dalībniekiem, kā izīrētājiem, tā īrniekam būtu skaidrāki spēles noteikumi, kā piemēram par jautājumu, par īrnieku izsēdināšanas jautājumu, kaut vai tas pats, labi, nesauksim viņu par skotaru jautājumu, Bet, Inga, starp citu, Latvijā, protams, nekad neviens nav teicis, ka mums šeit ir skotari. Bet, ja godīgi, viņu ir. Un mēs pat arī paši esam nodarbojušies ar šādiem jautājumiem, ka dzīvoklī dzīvo īrnieks, viņš nemaksā īri, nemaksā komunālos un neiziet uz kontaktu ar izīrētāju. Un šie īpašnieki ir pie mums griezušies, un mēs esam palīdzējuši šos jautājumus atrisināt. Un arī pat pēdējo 3 mēnešu laikā mēs esam saskārušies ar situācijām, kad pie mums ir griezušies nerezidenti, kuriem Latvijā ir nekustamais īpašums, un dēļ ģeopolitiskiem visiem tiem notikumiem viņi nevar ierasties Latvijā. Un tas īpašums, kas viņiem šeit ir Latvijā, ir bijis savulaik izīrēts, un kaut kādā mirklī īrnieki vienkārši ir pārstājuši maksāt, turpina dzīvot, nemaksā ne īri, nemaksā ne komunālos pakalpojumus, un kamēr vien netiek pieslēgta kaut kāda juridiska kompānija vai pārvaldīšanas kompānija, viņi vienkārši saskarās ar zaudējumiem. Jā, vienkārši ir likumdošanā atrunāts arī, ka, ja ir parāds lielāks par 2 mēnešiem, var, kā saka, ķerties pie lietas. Bet tāpat tas process var ilgt pat ļoti ilgi, un izīrētais būs zaudētājs, kurā gadījumā. Tā kā... Man pavisam nesen nācās dzirdēt vienu tādu ļoti interesantu stāstu ar vienu īrnieku nemaksātāju, kurš noslēdza līgumu. 1. mēnesi samaksāja, un pēc tam viņš pārstāja maksāt. Un īpašniece, kur ir sieviete gados, 60+, viņa kopā ar savu draudzeni, tādu pašu vecuma, aizgāja skaidrot attiecības ar šo īrnieku. Un īrnieks tāds ļoti nekaunīgs, uzliekot kājas uz galda, nometot uz galda tur īres līgumu, saka, man ir viss tiesības te atrasties, jo ir īres līgums, un ejiet un pierādiet, ka es jums nemaksāju. Varbūt es jums skaidrā naudā samaksāju, un tagad pierādiet, ka es nesamaksāju. Ja? Un tā sievietes nekādīgi nevarēja ar to situāciju tikt galā, viņas ņēma un izsauca policiju. Policija atbrauc, noplātīja rokas un atvadījās no sievietēm, bet ārpus aiz durvīm policija teica, ka vienīgais, ko es jums varu rekomendēt, izdariet tā, lai īrniekam uz rokas nepaliek īres līgums. Viņām 2 reizes tas nebija jāsaka, viņas atgriezās atpakaļ dzīvoklī, uzsāka atkal to sarunu no sākuma, neatstājoties no tā, ka ir jāturpina vai nu maksāt, vai jāatbrīvo dzīvoklis. Un kaut kādā mirklī īrnieks izdomāja, ka viņam ir nepieciešamība aiziet uz labierīcībām. Un šajā mirklī tā draudzene paķēra to īres līgumu, kurš guļ uz galda, aizskrēja prom, un tagad tā īpašniece tā sakrustojas rociņas, saka, nu tā, vai nu tu tagad atbrīvo, vai nu es saucu policiju ārā. Un viņi izsauca ārā policiju, policija atbrauc, un tā kā viņam vairs nebija ar ko pierādīt, ka viņš šeit ir likumīgs iemītnieks, viņam nācās atbrīvot. Tā kā šeit, teiksim tā, kompliments par asprātību, par atjautību un par to, ka ļoti veiksmīgi tik galā ar mūsu latviešu
skvoteriem. Tas bija starp citu mūsu pašu vietējais iedzīvotājs, tas nebija iebraucējs. Tā kā jā. Bet tā, kopsumā, rezumējot visu to mūsu podcastu, es domāju, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs varētu pārņemt no tām pašām citām valstīm. Un tā viena lieta varētu būt obligāti civiltiesiskā apdrošināšana. Viņi nemaksā dārgi, bet tomēr pasargā gan īrnieku, gan izīrētāju. Tā noteikti varētu būt arī ātrāka tiesvedība. Jā, īrnieku izlikšanai, nemaksāšanas gadījumā. Jā, jo šobrīd viņi ir tik ilgi, ka ļoti daudz atsakās ar to nodarboties. Trešais moments varētu būt arī tas, kad pieprasām rekomendācijas, pieprasām pierādīt savus ienākumus, lai nebūtu pēc tam jāsaskarās ar to, ka īrnieks nav maksātspējīga persona. Un tev ir vēl kaut kas, ko piebilst? Nē, es īstenībā tu visus galvenos aspektus arī minēju. Man starp citu arī patika tas, ka depozītu var arī iesaldēt un nav pieejas. Un vēl maksā procentus. Tas vispār ir ļoti jauki un patīkami, jo es uzskatu, ka naudai tomēr ir jāstrādā, nevis tu kādam viņu iedod, un tad pēc tam vēl dažreiz ir jālūdzās, lai dabūtu viņu atpakaļ, jo jā, mums vienreiz arī bija tāds gadījums, ka īpašnieks nevēlējās īrniekam atgriezt atpakaļ depozītu, kaut arī pamatojums nebija pilnīgi nekāds. Mēs, protams, pēc ļoti garām un smagām sarunām panācām, ka tiek atgriezts, un mēs izlēmām toreiz pārtraukt ar klientu sadarbību, jo tas arī tomēr bojā mūsu uzņēmumu reputāciju, jo mums ar tiem klientiem ir jāstrādā, bet jā, ir jābūt vienkārši atbildīgākiem. Vai ne? Visām pusēm, gan īrniekiem, gan izīrētājiem. Un es domāju, tas no manas puses arī šodien viss. Ja ne? No manas arī. Jā. Bet jūs noteikti lejā komentāros varat padalīties ar kaut kādu savu pieredzi. Un, ja jums likās kaut kas interesants no visu tā, ko mēs stāstījām, mums nav pilnīgi nekādas arī pretenzijas kaut kad nākotnē ierakstīt arī par citām valstīm, vai ne? Jā, jūs varat pakomentēt, varbūt palabot, varbūt kaut ko ieteikt, jo mēs ticam, ka tā informācija ir plaša, un mēs ceram, ka vienkārši izvilkām galvenos aspektus un jums izstāstījām, bet noteikti ir visādas nianses, jo valstis ir liels, reģioni dažādi un var atšķirties kaut kādi nosacījumi. Jā, ar savu pieredzi varat padalīties. Mums būs tikai un vienīgi interesanti palasīt un iegūt arī kaut kādu plašāku varbūt skatījumu uz lietām, uz jautājumiem, ar kuriem mēs neesam saskārušies. Tā kā, jā, es domāju, tas arī tad šodien viss, vai ne? Un atvedamies līdz nākamajai reizei. Kas būs nākamajā tēmā, mēs noteikti patreiz par to neesam domājuši. Uz redzēšanos! Visu labu!